Aprīļa izskaņā Olimpiskā centra Ventspils vingrošanas zālē valdīja īsta čempionu gaisotne. Šeit norisinājās Latvijas Republikas kausa izcīņa sporta vingrošanā. Graciozs sniegums, precizitāte un cīņa par katru punkta desmitaļu. Tāds bija šo sacensību sportiskais gars. Taču uzvaras nav izmērāmas tikai punktos. Aiz katra starta stāv neskaitāmas treniņu stundas, kritieni, piecelšanās un neatlaidība. Sacensībās piedalījās 150 sportistes, pārstāvot Ventspili, Rīgu, Liepāju, Daugavpili un Tallinu. Ar pārliecinošu sniegumu izcēlās Ventspils sporta skolas spars vingrotājas, izcīnot vairākas godalgas dažādās vecuma grupās. Starp līderēm bija gan senioru, gan junioru, gan prejunioru sportistes, kuras demonstrēja stabilus startus un augstvērtīgu tehnisko izpildījumu. Īpaši jāizceļ panākumi uz līdztakām, atbalsta lēcienā un līdzsvara baļķa, kur ventspilnieces kāpa uz goda piedestāla, apliecinot savu konkurētspēju valsts mērogā. Sacensības noritēja 2 dienas. Pirmā diena bija seniors, juniors un prejuniores. Viņi savā starpā cīnījās katrs pa savu titulu, pa čempionu titulu, pa Latvijas kausa izcīņu. Tās 6 labākās uz katra rīka nākamajā dienā varēja cīnīties arī par čempionu titulu uz atsevišķiem daudzcīņas veidiem. Otrajā dienā piedalījās gan fināli mums bija lielajām meitenēm, gan mazajām meitenēm bija ļoti interesantas sacensības. 1., 2., 3., 4., 5. sporta klase bija izcīnītas gan daudzcīņas medaļas, gan mums bija tādas komandas cīņas sacensības. Atmosfēra bija vienkārši brīnišķīga, jā. Šogad īpaši spraigas bija komandu sacensības, kur piedalījās 10 vienības no visas Latvijas un arī viesi no Igaunijas. Ventspils komanda izcīnīja augsto 2. vietu, piekāpjoties vien Daugavpilī. Tas bija brīnišķīgi. Mēs tikai bišķiņi atpaliekam ar Daugavpils skolas. Ir pie kā tikt, jā. Un tas bija 1., 2., 3. sporta klase. Un vēl 4., 5. sporta klase, tur bija viņi tā kā atsevišķi cīnēs. Tur bija bišķiņi mazāk komandas, un tur bija tāda sīva cīņa mums un atkal Daugavpils. Atkal viņš bija 5 simtdaļas priekš mums. Tas bija tik žēl. Bet mēs ceram, ka nākamajā gadā mēs varēsim parādīt un sasniegt to rezultātu un apzīt. Bija ļoti patikami, ka mēs bijām 2, bet mēs pierodam būt tomēr 1. Mēs pie tā cenšamies un es domāju, ka mums tas izdosies. Trenere atzīst, ka ventspilnieciem šajās sacensībās ne viss izdevās perfekti. Savu lomu spēlēja uztraukums un vēl līdz galam neapgūti elementi. Taču tas bija nozīmīgs atlases posms ceļā uz Eiropas čempionātu, kas jau augustā notiks Horvātijā. Mūsu abas 2 meitenes, senioras Anna Grauda-Grota un Elāna Aleksandrs Rīķi, viņi izcīnīs savu vietu. Viņi brauks pamatsastāvā uz Eiropas čempionātu. Plānojam, ceru, ka izdosies mazu nometnē. Un augusta mēnesī mēs plānojam Eiropas čempionātu Zagrebā. Plānus ļoti daudz, galvenais, lai būtu veselība, lai būtu finansiālais atbalsts. Jābūt mērķim, teiksim tā, ja ir mērķis, viss pārējais var dabūt. Veselība, protams, jā, visu pārējo tu vari tā kā dabūt. Jā. Pēdējais jautājums Eiropas čempionāts. Kā mūsu meitenes izskatās Eiropā? Par Eiropu. Ja. Eiropas čempionātu gribu pateikt tā, ka mēs Latvijas meitenes, ja, uz dotu mirkli tie, kuri mums ir elīte. Elīte tas ir Elāna, Anna, vēl viena Ridzeniece, vēl Daugavpils. Pilnīgi tādas spēcīgas meitenes mums Latvija ir 4. 3, kur daudz cīņa ir, un viena pagaidām tikai uz vienu rīku. Un viņi uz Eiropas līmeņa izskatās ļoti skaisti. Tad Eiropas čempionāts ir pirmais posms, kā kvalifikācija uz pasaules čempionātu, kurš notika Rotterdamā šajā gada oktobrī mēnesi. Vingrošanā darbs turpinās nepārtraukti. Mērķi ir augsti un ceļš uz tiem izaicinājumu pilns. Taču, kā uzsver trenere, ar neatlaidību un ticību saviem spēkiem iespējams sasniegt visu. Galvenais, lai būtu veselība, lai būtu finansiālais atbalsts, lai būtu jābūt mērķim. Teiksim tā, ja ir mērķis, viss pārējais var dabūt.
Un Ventspils vingrotājas jau ir pierādījušas, ka viņas ir gatavas cīnīties par augstākajām virsotnēm.